Celtnieku ielas pagalmā rosās Janīnas radinieki. Ēka jāatbrīvo no apdegušajām un sasalušajām mantām. Gaišā dienas laikā liesmas pilnībā apņēma privātmāju, sadedzinot gan jumta konstrukcijas, gan arī visu, kas atradās telpās. Kundze stāsta, ka viss noticis acu mirklī. Vienpēdējā brīdī abi ar vīru spējuši glābt savas dzīvības. Tādus sprādziens bija, es domāju, es pārvedījos, es kā skrienu ātrā. Mēs izskrējām ārā, iekšā nevarēja dūmi, jo bija iekšā un visu. Jūs bijāt tajā istabā? Es te sēdēju. Šajā istabā? Es teicu, es uzreiz skatu pārpakt un skritu nostie momentā. Sprādziens ir liels, sprādziens. Šausmīgi ātri tas viss? Viss ātri, ļoti ātri bija. Uzreiz dūmu pilni istabā, knapi viņš izrapoja ārā, viņš ir veci. Knapi izrapoja ārā. Jau bija nokritis virtuvi, viņš jau bija nokritis. Es teicu, ātri, rābies ārā. Jā, droši vien tie dūmi jau var sālpojās. Jā, dūmi pilns ar dūmiem bija. Es no bailēm ārā, man visu dokumentu palika, naudu palika, viss tur sadega. Es kalā tā kā izskrēju priku galvu. Ģimenei pieder arī suns, kas, kamēr pagalmā apgrozās daudz svešu cilvēku, aizvests uz saimniecības ēku, kur uzturas kopā ar Janīnas vīru. Mājdzīvnieks liesmu karstuma un sprādzienu dēļ izjuta stresu. Suns bija arī iekšā, tajā mirklī vai bija ārā? Kā tas suns bija ārā. Viņš jau skrien līdzi arī ārā. Viņš jau nestāvēja. Te es piesēju uz mazu ķēdīti, viņa nāc iekšā baidās no tā suņa. Tas suns viņš tā drebēja viss. Pašlaik nelaimēji palīdz paziņas un kaimiņi, piedāvā gan pajumti, gan nodrošina ar pārtiku un siltu apģērbu. Fonds pēc ugunsgrēka ģimenei ir atvēruši ziedojumu tālruņus, lai būtu iespējams sniegt finansiālu atbalstu. Ja varat noziedot 1,50 eiro, jums jāzvana uz tālruņa numuru 90 20 39 09. Savukārt, ja jums ir iespēja sniegt lielāku atbalstu, zvanot uz numuru 90 20 41 20, cietušajiem dāvināsiet 8 eiro. Ģimenei noderīgi būs arī būvmateriāli. Šobrīd pirmā nepieciešamība ir pēc tenta, ar ko pārsegt jumtu. Tāpat vajadzīgi dažādi kokmateriāli un rīģipsis. Ja jums ir iespēja palīdzēt Janīnas ģimenei ar celtniecības lietām, aicinām sazināties ar sievietes dēlu Vilni, zvanot uz tālruņa numuru 20 40 23 23. Arta Beinoroviča, Raits Valters, Dagpunktā.